mums tomēr izdevās. Rīktīgi izdevās. Jā. Es nebiju domājis, ka būs tik forši. Es arī. Bet, Sveiki, jā. sveiki. Čau. 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 Wow, cik jums te viss skaisti. Jā, mums ir skaisti. Jā, pateicoties daudziem labiem atbalstītājiem. Jā. Mēs šobrīd nedaudz pasapņojam, protams. Protams, ka vēl te ir daudz darba, bet mēs tā iztēlojamies, it kā te jau viss būtu kārtībā. Jā, ne? Un ja viss ir kārtībā, tad kas, kur te ir? Kas mums ir? Mums šeit ir ekspozīcija par dzelzceļu. Mēs varēsim uzzināt daudz ko, kā dzelzceļš ietekmēja balvus, kubulus un visu apkārtni. Atrodamies Kubulos, Kubulu ciemā. Jā. Varbūt tu pastāsti par dzelzceļu, par dzelzceļā vēsturi. Jā. Kad pirmoreiz te sāka kursēt, kad pēdējais šobrīd skaitās zaļais ceļš. Jā, Greenways ir zaļais dzelzceļš. Zaļais ceļš. Jā. Lai gan, ja skatāmies tur, redzam, ka tur jau ir tāds brūnais ceļš kļuvis. Ja, tur industriālais zona, bet, jā. Jā, vienmēr sakot, viss to dzelzceļu sākās šeit 1902. gadā. Kad, jā, tas jau bija tajā laikā, kad izdomāja no tā saucamā Varšavas Pēterburgas dzelzceļa uztaisīt atzaru uz situ, lai izvestu kokmateriālus. Jo šeit ceļi bija tajā laikā ļoti sliktā stāvoklī, un vajadzēja kaut kā tos kokmateriālus dabūt ārā tirgumu. Un tad viņi izdomāja, ka lētākais būtu atdzelzceļu. Un to dzelzceļu taisīja tā, ka visās tās vietās, kur bija stacijas, viņas bija praktiski maz apdzīvotas vai vispār neapdzīvotas. Un tāpat arī šeit, Kubulos, ja, Balvu stacijā arī nebija nekā šajā brīdī. Bija tikai reāli meža vidū, izbūvēja sliedi, izbūvēja trasi, uzbūvēja veco dzelzceļa staciju, un tad tur mums ir vecās barakas, dzelzceļnieku mājas tās bija. Tas ir no 1902. gada vēl, no pašām pirmsākumiem. Jā. Bet tās jau bija tās platsliežu? Jā, tas visu laiku ir bijis normāls, tās platsliežu dzelzceļš, Krievu sliežu platums, tas ir 1524 mm. Un būtībā pēc tam ap šo vietu, ap staciju, sāka veidoties Kubulu ciems. Jo mēs pēc tam varēsim paskatīties vienu bildi, kur 30. gados nofotografēta vecā dzelzceļa stacija, kur ir viena ēka, un ja mēs skatāmies tagad uz Balvu pusi, tur nekā nav, tikai mežs praktiski. Interesanti. Jā, tā ka šai vietai jāpateicas tieši dzelzceļam, ka viņa ir attīstījusies un radusies vispārīgi. Un arī pati pilsētā varbūt? Vai tur Nē, Balvu pilsēta ir senāka tomēr. Viņa jau ir vismaz no 18. gadsimta un vēl senāka ir bijusi. Bet dzelzceļš palīdzēja attīstīties Balviem, jo ienākot dzelzceļam, piemēram, 20. gados varēja jaunākie laikraksti jau vakarā, kas izdoti Rīgā bija, viņi jau varēja nokļūt Balvos tajā pašā dienā. Jā, un tad bija tā dzīvāka saite un apmaiņa ar lielākiem centriem tajā laikā. Ideja, protams, ir daudz, viņas ir dažādas, bet šajās nišās šeit starpsiedu nebūs. Un te būs tāds makets, kur būs kustīgs dzelzceļa vilciena modelis, ja? Un līnija varētu būt Sitapi tālo, tāds tik tālu, tas posms tur būtu uz tajā modelī. Tad šeit varētu būt laika līnija, un tur būs kaut kādā veidā arī apspēlēts kā saslodziņš.
Labdien! Labdien! Man lūdzu biļetīti uz Rīgu. Ar atlaidi vai bez? Te tādas arī dot. Nē, taču. Jā, lūdzu. Viena biļetīte, tas būs 5 rubļi. Ir rubļi? Nav. Tad te būs tādi arī, kur varēs paklausīties audio stāstus, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz cilvēku, kuri atceras šos laikus. Un arī, protams, kaut kādas bildes, fotogrāfijas, priekšmeti, jo mums ir arī priekšmeti. Viena no versijām varētu būt izspēlēt arī šo te koferus. Jā, koferi. Saliec pats savu koferu ceļojumam. Ko tu ņemtu līdzi? Atpūšoties, teiksim, uz skūdotu braucot, vai komandējumā, vai vēl kaut kur. Un tā tu... Koferim būtu jābūt tādam vecākam. Jā, protams. Bet arī kā šis koferis saturs ir mainījies gadu laikā. Tagad mūsdienās tur būs lādētājs telefonam, bet pirms 100 gadiem tur kas tur varēja būt? Lokšķēdes, sildām. Jā, Gludekli jau gan neņemt pārāk smags būtu. Gludeklis būtu pārāk smags. Stacija saucās Balvu stacija, pareizi? Jā. Ciems Kubuli, kāpēc Kubuli? Ciems Kubuli. Vispār, es drusku pastāstīšu, ir vairāki bijuši nosaukumi par Balvu stacijai. Pirmais nosaukums no 1902. gada līdz 919. gadam bija Bolovska, krieviski. Bolovska? Jā, Bolovska. Tieši stacijas. Jā. Pēc tam no 1919. līdz 34. gadam bija Bolvi, latgaliski. Un tad no 34. līdz beigām bija Balvi atkal. Tā kā 3 mums nosaukumi ir bijuši. Jā. Bet par to Kubulu ciemu runājot, viena no versijām ir tāda, ka šeit agrāk bija lieli meži, un tad meži piederēja mužniekam, un viņos medīt nedrīkstēja neko, ja? Un zemnieki esot nomedījuši dzīvniekus, sasālījuši lielās mucās, jeb kubulos un aptakuši. Un tad, kad vajadzējis, tad ņēmuši sev lietošanai. Bet kādreiz tas mužnieks ir atradis, un sodījis tos zemniekus arī. Tāds ir viena no versijām, kā tas nosaukums radīs. Interesanti, es pats nezināju. Dzimis audzis Balvos, jā. Un tad 902. viss te sāka radās, Latvijas laikā tad droši vien viss notika uz pilnās pārā. Kas bija galvenie, kas galvenais bija transporta, teiksim, sastāvā, tur nezinu, koku materiāli, protams, jā. Cik pasažieri, kurā brīdī pasažieri sāka braukāt jau? Pasažieri jau brauca jau cariskās Krievijas laikā, jo no kaut kāda 905. 7. gada aptuveni jau varēja aizbraukt līdz Pitalovai, un tad tu varēji pārsēsties un aizbraukt vai uz Petrogradu, Pēterburgu tajā brīdī, vai arī braukt uz leju, uz Daugavpili un tad uz Rīgu varēja. Galvenās preces šeit, ko veda, tās bija tomēr koku materiāli, sākotnēji. Pēc tam Latvijas laikā bija arī visādi lauksaimniecības produkcija, bija gan piena produkti, sviests, protams, arī labība, un arī koku materiāli, visu laiku koku materiāli bija šeit esoši, arī viena no galvenajām precēm. Un tad padomju laikā arī graudi. Šeit tika uzcelta tas Zagodzerno saucamais krieviski 40. gadu otrajā pusē, jo padomju varai vajadzēja efektīvi tos graudus izņemt un pārvietot uz tirgiem, kā teikt. Un tādēļ viņi tika, šī pirmā ēka pēc kara, kas bija uzcelta, tas bija tas Zagodzerno, tieši graudu tā kā eksportam. Un vēlāk jau atkal tā veda šeit arī visādīgas citas kravas, kā akmeņogles, piemēram, tur bija speciāls laukums. Tālāk tur bija bitumbāze, tur kaļķi to saucamo veda. Bija atzars, kad veda uz asfaltbetona rūpnīcu, tur gan bitumenu, gan šķembas, gan visu, ko jau asfaltam vajag ražošanai. Protams, arī patērētāju biedrība tur bija tā saucamā, kas apgādāja lielā mērā visu rajonu
ar visiem produktiem. Jā. Sakņu noliktavas bija. Nu, vienvārds sakot, visu, ko šodien mēs iedomājamies, kas nonāk veikalā, gandrīz viss tika atvests pa dzelzceļu. Šeit bija tāds liels loģistikas centrs, apstrādāts, un tad brauca veikali un paņēma, ko viņiem vajadzēja. Mums ir unikāli arī priekšmeti. Jā. Piemēram, ko mēs atradām? Ko mēs atradām? Mēs atradām dažādus instrumentus, kas ir ar dzelzceļu saistīti. Tā mēs atradām ārā apgaismojumam, tādus kupolus skaistus. Jūs arī varat parādīt, jums ir uz vietas šeit? Nu, mēs pēc tam varam parādīt. Jā, un ko mēs vēl atradām? Mums labi cilvēki atnesa veco uniformu dzelzceļnieka un cepuri dzelzceļnieka. Tā kā, un, varbūt vēl kāds atnesīs kaut ko labs cilvēks. Bet jūs tad aiciniet, ir ko parādīt, tad nesiet arī tādi. Jā. Viss, kas ir saistīts ar dzelzceļu. Jā. Labi. Stacija gan nestrādā, kā kādreiz darba laika šeit nav vairs šobrīd. Nē, šobrīd nav. Bet ir telefons, var Ir pazvanīt. telefons, var pazvanīt. Taču viss mainījās līdz ar jaunajiem Latvijas laikiem. Jā, Kāpēc mainījās? jā. Tiešām dzelzceļš nav tik izdevīgs, tik neekonomisks, vai tad tomēr politiski kaut kāda lēmuma? Nu, es teiktu, ka gan bija, jo redzi, kas ir padomju laikā, tas viss bija uz tādiem, kā teikt, lieliem centriem, kā teikt. Kad atnāca brīvā valsts, daudz kas decentralizējās, pārgāja tomēr uz autotransportu. Autotransports tomēr uzvarēja, es teikšu. Viņš ir ekonomiskāks vai vienkārši tāpēc, ka pieejamāks, ērtāks? Pieejamāks, ērtāks, tas ir, vispār, teiksim tā, tautsaimniecība pārgāja vairāk uz decentralizāciju. Ja? Agrāk mums bija šeit viens liels centrs, kurā visu mēs sadalām, kurā visu mēs, kā teikt, nosūtām. Tagad jaunajos apstākļos radās daudz mazu firmiņu, viņa nebija izdevīgi, kā teikt, to aizvest. Jo izdevīgi ir ko aizvest. Teiksim, mēs no zemniekiem paņemam graudus, šeit ir kaut kāds kooperatīvs, mēs viņus aizvedam. Vienā partijā mēs varam ļoti daudz. Vai arī koku materiālus. Mēs arī šeit uztaisam kaut kādu apstrādes centru, kur savācam koku materiālus un varam aizsūtīt. Tas ir ļoti izdevīgi. Bet tādas mazas kravas vairs nav tik izdevīgi. Tātad privātais bizness plus arī valsts politika, tomēr es teikšu, jo, teiksim, satiksmes ierobežošanai, kas bija tieši pasažieru, bija tādi pasākumi veikti, ka, piemēram, 90. gadu otrajā pusē netika vairs tik pienācīgi uzturēt tie sliežu ceļš, un tad paziņoja, ka viņš vairs nav tik drošs, samazināja braukšanas ātrumu, un tajā pašā laikā norīkoja papildus autobusus, lai būtu autobusu satiksme ērtāka. Un tā pakāpeniski, teiksim, ne ar īsti godīgiem paņēmieniem tika samazināta pasažieru plūsma. Tur būs administrācijas stūrītis. Tad, kad būs. Un tur, kur bija priekšnieka kabinets, tur mēs plānojam izbūvēt toaletes. Te bija priekšnieka kabinets. Jā, un tur pārdeva maizi. Priekšnieks pārdeva maizi? Nē. Priekšnieks ne, bet tur pārdeva maizi, tur bija 2 rindas dzelzceļniekiem un pārējiem. Dzelzceļniekiem deva ārpus rindas tā. Jā, viņiem bija. Un tad tur bija bufete, tur bija tāds kā bufete, tur varēja ieiet no šīs puses. Bija laiki, kad varēja no ārpuses ieiet. Un tad šajā bufetē tad visticamāk būs porcelāna ekspozīcija. Vai, teiksim, darbos var pieteikties kāds kā ziedojuma veidot darbu, teiksim, viņš grib? Jā. Sabetonēt grīdu. Vienkārši kā ziedojuma veidā. Protams, mums noder gan rokas, gan finansiāls atbalsts, gan visādīgi. Dažādi veidi speciālisti. Mēs, piemēram, logi mums ir jāatjauno. Mums vajadzētu stiklu. Stiklotāji profesionāli. Jā.
tad mums ir vajadzīgs elektriķis gan jau kā. Jā. Tad kāds digitālais cilvēks, arī varbūt kāds, kas var mums ar influenceris, Jā. kāds, kas var mūs atbalstīt, vai kāds, kam ir ekskavators, kas varētu izrakt saknes, lai mēs varam iestādīt skaistas hortenzijas priekšā. Ļoti plašs speciālistu Vai zāli nopļaut, vai loks mums krūmus vajadzīgs. izgriezt, vai palīdzēt ar kādu ideju, varbūt kādu koncertu grib šeit spēlēt. Es pats varbūt pāris reizes Jā. biju braucis. Man tā baigi atmiņā nav. Jā. Bet ļoti daudziem tas, protams, vēl ir atmiņā. Kā vispār cilvēki uz to reaģēja, kā skatījās? Vai tiešām šīs tagad turisma populārais, vai cik viņš populārs, kas par viņu zina? Vispār ceļš zaļais ir labāk vai nelabāk? Es neteikšu, ka tas ir labāk, tas ir vienkārši lāpīšanās, teiksim. Mums palika šī infrastruktūra, mēs izdomājam. Nē, tas ir labi, ka ir šis zaļais dzelzceļš Greenway. Ka viņam vajadzētu vairāk popularizēt, vairāk infrastruktūrā ieguldīt, lai viņš tāds pilnasinīgāks būtu. Tagad viņš tāds, vienas kājas lēcējs, es teiktu tā. Bet es domāju, ka cilvēki lielā mērā tomēr bija sadūktināti par to, ka šis dzelzceļš, ik sevišķi tie, kas dzīvoja šeit ciemā vai arī pārējās stacijās, viņi bija tomēr ļoti sašutīši, jo tā visa dzīve viņiem bija saistīta ar dzelzceļu. Jo tas bija tāds kā rituāls, piemēram, jaunieši šeit nāca vakaros uz vilcienu, sagaidīja, kas atbrauca. Ja? Un tur bija tāda kā kopiena, komūna ap šo visu izveidojusies. Jā, kad tas nomira, teiksim, tad tāda drusku nepatīkama pēcgarša ir tam visam, protams. Jā. Tad pēdējais vilciens. Vilciens pasažieru aizgāja 2001. gada 1. jūlijā, un kravas vilciens aizgāja 2001. gada 29. augustā. Un mums, pateicoties dažiem vēstures entuziastiem, ir saglabājusies video ieraksts ar pēdējo vilcienu. To varēja noskatīties muzeju naktī, kas jums šeit notika. Tā viņa notika pirms nedēļas, un varēja visi atnākt un paskatīties. Tāds droši vien skumīgi. Jā! Nē, skumt jau mēs varam par visu, bet jāiet uz priekšu un tomēr jāskatās uz priekšu pozitīvā gaismā, es teikšu. Pārmaiņas ir vienmēr uz labu, vai ne? Jā, pārmaiņām jābūt. Lai gan man arī šķita, es neesmu dzelzceļa eksperts, bet man šķiet, visur Eiropā viņš joprojām diezgan tiek izmantots gan pasažieru, gan kravas pārvadājumiem. Tā ir vesela tāda, kā teikt, kultūra pat bez mazā, dzelzceļā pārvadājumi, dzelzceļā stāsti un vēsture un tas viss. Labi, it kā jau nav tālu līdz Gulbenei, mums teorētiski. Mēs jau it kā varam vēl kaut kādā veidā to dzelzceļu izmantot, bet jau dzirdi, ka arī no Gulbenes grib kaut ko tur apgriezt. Iespējams, jā, bet es gribēju par to dzelzceļu teikt dažas lietas, tomēr ir pozitīvas, kas varētu to situāciju mainīt dzelzceļam par labu. Pirmais ir tas, ka tomēr šoferu vajag salīdzinoši daudz, un ir liels jau sāk izveidoties kravas auto šoferu trūkums. Tas varētu pavērt tomēr dzelzceļam iespējas. Bet ir kādas cerības, ka te atkal varētu braukt? Nekad nesaki nekad, jo vienmēr ir iespējas, vienmēr. Sliedas jāliek pa jaunam. Jā, bet uzbērums ir. Bet, teiksim tā, bez tā izējas uz to Krieviju, šis dzelzceļš tā tomēr arī, grūti viņam būtu. Ja viņš jau visi Latvijas dzelzceļi sākotnēji tika būvēti, iesaistot cariskās Krievijas ekonomiskajā sistēmā. Tā ir dzelzceļa tīkls veidots Latvijā. Sakarā ar
pašreizējo politisko situāciju, Krieviju tuvāk, tad 100 punkti nekas nenotiks. Jā. Bet principā tas bija tuvākais dzelzceļš uz Sanktpēterburgu. Jā. Tu varēji aiziet gulēt un no rīta pamosties jau Pēterburgā. Jā. Un tādēļ arī visa satiksme šejienes iedzīvotājiem bija vairāk uz Pēterburgu nekā uz Rīgu. Jo uz Rīgu bija jābrauc līdz Daugavpilī un tad jābrauc vēl uz turieni. Tas bija daudz neizdevīgāk. Sākotnēji tas ir līdz brīvai Latvijai, teiksim tā. Un tā ēka ir ogļu māja, kurā glabājās ogles priekš dzelzceļa stacijas apkurināšanas. Kā arī tur bija rezerves ģenerators gadījumā, ja pazūd elektrība, jo nedrīkstēja palikt bez apgaismojuma stacija un pārmijas un tādā ziņā. Un arī šeit bija ugunsdzēsības tāds kā punkts un noliktava, kur atradās dažādi ar ugunsdzēsību saistīti priekšmeti. Liels šķūnis tur bija, tur varēja iekraut un izkraut preces un arī uzglabāt preces priekš tālākās Jā, šajā vietā, redziet, šeit ir vecie mūri un šeit atradās liels šķūnis tāds. Kā noliktava, iekraušanas un izkraušanas punkts. Viņš Otrajā pasaules karā ir gājis zudībā un pēc tam netika atjaunots reāli. Tātad šeit bija tāda kā slēgtā daļa, ar pilnu apakšējo klāju. Un šeit atkal ir tāds kā pacelts no zemes, bija tas konstrukcija grīde, Un viņš bija garš tāds, redziet, šķūnis vairāk kā 30 metri garš. Ir arī bilde saglabājusies no 26. gada, kur mēs varam redzēt to. Opa! Tagad šeit apgriežas autobus, Balvi dzelzceļa stacija. Balvi dzelzceļa stacija, un tur mēs gribējām vidū ierīkot tādu stilizētu vilcienu, kur varētu nofotografēties, un tur būtu vilciena makets tāds kā no dzelzs izgatavots ar svarīgākajiem gadskaitļiem, kas bija šeit stacijā. Zanda, pastāstīja, kur mēs šobrīd atrodamies, kas šeit ir? Šī ir Balvu stacijas ēka, celta 1963. gadā. Un šeit tātad pienāca vilcieni, un šī ir stacijas ēka. Tad cilvēki gaidīja vilcienu, varēja uzgaidīt, varēja aiziet uz bufeti, nopirkt biļeti. Tāda skaista satikšanās vieta. Jā, bet kā mēs redzam šobrīd, šī vieta nav īpaši spodra. Jā, diemžēl. Un man ir jautājums, kā ienāca ideja prātā, kad šāda ēka ir vajadzīga jums, jūsu ģimenei? Jā, mans vīrs meklēja vienkārši telpas, kur kur novirzīt savu darbnīcu, kokapstrādes darbnīcu. Un tad sākotnēji šī ēka bija domāta, ka tā būs viņa darbnīca. Un tas bija 2023. gads. Stacijai tieši bija 60 gadi. Bet 2 gadus mēs īsti sapratām, ka šeit tādu gateri nevarēs ierīkot īsti. Un te nebūs smuki, un te tieši centrs, un visi to redzēs, kā te izskatās un tā. Un tad mēs sākām domāt, ko mēs gribētu, vai kā mēs redzētu šo vietu. Kas mums liekas, ka šeit piestāvētu. Un tā kā mēs esam pēc izglītības vēsturnieki, tā ir mūsu arī kaut kāda dzīves daļa, sirdslieta, vai arī varbūt, tad mēs ikdienā arī par to citreiz runājam.
tad mums tas likās, ka diezgan dabiski, ka mēs šo vietu tā kā redzam drīzāk kā muzeju vai kā tādu. Un tad mēs sākām runāt ar cilvēkiem. Jā, kad tā var būt ekspozīcija, tas var būt kaut kāda satikšanās, koncertu vieta, kaut kāda aktivitāšu vieta, satikšanās vieta. Un jo šeit cilvēki kādreiz ir pulcējušies masām. 100 cilvēki šeit ir stāvējuši un pavadījuši savus studiju biedrus vai sagaidījuši viņus, braukuši ballēties, braukuši mācīties un tā tālāk. Šeit noteikti daudziem cilvēkiem ir tādas atmiņas, ko atcerēties. Šeit bija preču kasiera telpa un dežurantu telpa. Šeit arī pārdeva biļetes, jā, un arī regulēja signālus uz dzelzceļa pārbrauktuvē. Grīdas ir diemžēl izlaustas, un palicis ir praktiski tikai sienas, izsisti logi. Un pateikt, halo! Pirmajā pārbrauktuvē nedeg gaisma. Lūdzu, salabojiet. Nu, kaut kā tā varēja izdarīt. Ir laba akustika. Jā, te ir skaisti. Un kāpēc ne? Vecais šarms un Kaut kādas kino vakarus. Kino vakarus, jā, kino vakars būtu Jā. skaisti. Vai spēļu vakarus. Tur var uzlikt to, kā jums bija arī muzeja naktī, to tādu Ekrānu. vai pat to Ekrānu, lielāko. jā. Un skatāmies kādu filmu. Jā, riktīgi Veco labais. labo. Jā, Vai ne? Redz, cik ideju. Vai kādu zolītes turnīru uztaisīt. jā. Man liekas, vai šaha turnīru, vai Vai jebkādu erudīcijas turnīri. erudīcijas prātspēju turnīru, Jā. vai... Tātad jūs gribētu saglabāt šo priekš iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo, ja? Tādu kā piemiņas vietu, atceres vietu. Jā, piemiņas vietu, atceres vietu, ballīšu vietu, pasākumu vietu, vietu, kur satikties, kur parunāties. Nu, tādu, jā, radošu vietu. Tad dzelzceļš var palīdzēt ne tikai labiem darbiem, bet arī veicināt sliktus darbus. Jā, jo tā 1941. gada 14. jūnijā un 49. gada 25. martā no šejienes tika izsūtīti uz tālajiem Krievijas apgabaliem vairāk tūkstoši šeit Abrenes toreizējā apriņķa iedzīvotāji. Es zinu, ka jums jau ir kaut kādas skices, maketi, kā varētu šī vieta izskatīties. Varbūt, Zanda, tu parādīsi mums. Jā, un tad arī tā arī bija, ka 2025. gadā mūsu tieši sameklēja Kitija Vanesa Maculeviča, jo viņai bija jātaisa, viņa studēja augstskolā, nepateikšu tādu kurā, bet viņai bija jātaisa interjera dizains. Un tas bija viņas bakalaura darbs. Un ar to arī mēs sākām šo lietu, var sakot, viņas dēļ. Arī mums tās domas sāka raisīties, jo viņa mums sāka uzdot jautājumus, kas tur būs, kā tas izskatīsies, jo, lai viņa varētu arī kaut ko uztaisīt, viņai bija vajadzīgs atbildes uz šiem jautājumiem, un mums nācās viņas arī tad meklēt pašiem. Un mēs arī, protams, vai tas tā tieši izskatīsies, tas vēl nav līdz galam nospriests, ja? Bet te bija tā, kā toreiz, kā viņa tad taisīja, kā tas varētu izskatīties, tāds kā eiro remonts, kā es to nosauktu. Bet, ļoti daudziem cilvēkiem patīk šī tā vecā laika patīna tāda, un tās nolupušās sienas, ka viņi tiešām ir, jā, tiešām te tā bija, un viņi vairs varbūt citi pat neatcerās. Un te ir tas viss arī ēkas plāns redzams. Un tad šajā centrālajā daļā mēs šeit gribam nojaukt arī tās sienas, un mums arī ir uzradušies sadarbības partneri. Jā. Piemēram, Dainis Punculs, viņš ir dzelzceļa fans, un viņš taisa maketus. Un viņš ir jau sācis strādāt pie šī te maketa, kas varētu būt arī vairāku staciju garumā. Pirmās Latvijas brīvvalsts tāds laika makets. Un viņš varētu atrasties šajā te vietiņā.
Un šajā lielajā zālē, protams, būtu galvenā ekspozīcija. Jā, un tad mums dzimtā mēs esam saņēmuši arī porcelāna kolekciju, un tādu diezgan apjomīgu. Rīgas porcelāna fabrikas, jā, tējas un kafijas servīžu tādu kolekciju, un tad mēs viņu domājam tagad šobrīd šajā telpā ierīkot, jā. Vienmēr sakot, jums būs vairāk tas zāles, kur būs dažādas ekspozīcijas, ja? Gan ar dzelzceļu saistītas, gan arī ar porcelānu. Jā, gan ekspozīcijas, varbūt tās telpas kaut kādiem pasākumiem, vai arī, lai satiktos, tīklotos. Viss priekš cilvēkiem. Viss tikai priekš cilvēkiem, jā, priekš kopienas. Jā. Jo kopienai, kā mēs zinām, šī te ir kopienas projekts. Tas ir kopienas projekts, jo kopienai šī vieta ir vajadzīga. Šī var kļūt par tādu vietu visiem. Vieta visiem, jā. Tā arī domāts. Jā, vieta visiem. Jo ar ekspozīciju mums ir domāta tāda mobilā, ka viņa šeit būs, bet ka viņu varētu arī uz ritentiņiem viņu var pārvietot, lai šī telpa var kalpot priekš sabiedrības. Skan tik skaisti un daudzsološi un nevar neizdoties. Vienkārši labi darbi vienmēr izdodas. Jā, Zanda, izstāstīja, kas vēl ir šeit redzams? Šeit ir arī mūsu viens vietējais kubulietis, balvēnietis Pēteris Ločmelis. Mēs viņu uzrunājām, lai viņš uztais tādu kā vietu, kur nofotografēties. Un šeit ir tā kā stilizēts vilciena vagons vai lokomotīva, un tur ir atzīmēti, metālā būtu izgriezti kaut kādi tādi svarīgākie gadskaitļi, kad te kaut kas ir noticis, un tad tur varētu pieiet klāt un nofotografēties. Tā ir iecere, kura arī ir iesniegta izskatīšanai Balvu pašvaldībā. Zanda, stāsti man, vai jūsu ģimenē nebiedē tas apjoms, kas ir jādara šeit, jo šī ēka šobrīd neizskatās īpaši pievilcīga, vai esat domājuši par to, kas jums varētu palīdzēt, kā jūs varētu attīstīt šo ideju, un varbūt vajag vairāk palīdzības un kādas palīdzības? Jā, mēs esam par to domājuši, un jāsaka tā, ka ļoti jauki, ka mūs jau ir sameklējuši cilvēki mūs arī paši atrod, jāsaka tā. Ļoti laba sadarbība mums jau ir izveidojusies ar Ilgonu Punculu, kas mums, un Māri Lāpānu, kurš mums jau šeit ir apskaņojis un apgaismojis un licis filmai visu nepieciešamo. Tāpatās mums arī Dagmāra Laicāne uzrunāja mani, vai mēs negribam šeit dziedošo māsu Laicāņu ģimenes koncertiņu šeit rādīt, un viņa teica, es teicu, protams, ka protams, vai ne? Tad ir plāniņš taisīt diskotēku, ja sanāks, tad arī, tas ir tādas mazās, kā teikt, tādas koncerta aktivitātes. Protams, mums ir arī uztaisīts Džulpei tāds ziedošanas konts, mēs arī noteikti domāsim, kādā veidā mēs vēl varam lūgt cilvēkiem palīdzēt atbalstīt, jo šīs ēkas renovācija prasa vairāk nekā 200,000 eiro, kas ir ļoti ievērojams skaitlis. Protams, ka mēs jau gribam, lai tā ir labi iekārtota, lai tā ir pieejama invalīdiem, tajā ir toaletes, tajās ir elektrība, siltums, mēs gribam, lai šī ēka ir tāda pieejama cilvēkiem un tāda atbilstoša mūsdienu normālām prasībām. Tālūk, un tad mēs noteikti aicināsim arī cilvēkus mūs atbalstīt, kaut kā sadalīsim šo lielo mērķi pa mazākiem solīšiem, lai arī var līdzi sekot, kur tā naudiņa ir iztērēta, kur viņa ir palikusi. Protams, mēs arī piedalīsimies projektos, mēģināsim arī tur dabūt, un ar pašvaldību mums jau ir izveidojusies laba sadarbība. Tā kā es ceru, ka viss mums notiks. Es arī novēlu, lai jums viss izdodas un notiek, un lai atrodas cilvēki, kas vēlas noziedot arī lielākas summas, jo 200,000 ir iespējīga summa, un noteikti vajag atbalstu un palīdzību no apkārtējiem. Paldies! Jā. Zanda, tu iepriekš arī teici par Facebook lapu, kad jūs meklējat cilvēkus, kam ir dažādi stāsti, bildes, atmiņas. Jā. Tad varbūt pastāstīja, ja jums vajag vēl kaut kādu informāciju, tad varbūt arī varam uzrunāt skatītājus. Jebkura veida informācija ir svarīga, vajadzīga, noderīga. Jebkurš priekšmets, pat maza biļete var kalpot kā vesels stāsts, kā notikums.
Un, citreiz cilvēki nezina, bet mēs jau daudzas informācijas joprojām mums nav. Jo mēs paši neesam šeit daudz uzturējušies. Jebkura veida pat mazākā informācija vai attēls var mums palīdzēt radīt šo ekspozīciju. Jā, mums noderēt lietu informācija gan par dzelzceļa staciju, gan par visām organizācijām, kas šeit bija saistītas ar dzelzceļa staciju, gan par patērētāju biedrību, agroķīmiju, lauktehniku un visām pārējām bitumbāzi. Ja jums ir kādas fotogrāfijas vai dokumenti vai atmiņas, tad mēs gaidīsim. Jā, mums kontakta informācija ir Facebookā. Var mums uzrakstīt ziņu, var mums pazvanīt. Pastāstiet, kā jūs atrast Facebookā? Mums ir stacija Balvi. Stacija Balvi. Lapa. Jā. Lapa. Jā. Stacija Balvi Lapa. Jā. Un tu, Zanda, iepriekš teici, ka jums ir ziedojuma konts Džulpē, ja? Jā. Kur to informāciju var atrast, ja kāds grib noziedot? Tas ir Facebook lapā? Tas ir Facebook lapā. Mēs to arī pacelsim tad augstāk sadaļā pār. Noteikti ievietojuši tur informāciju, jā, kur var noziedot naudiņu. Mums ir arī dažādi citi veidi, kā mēs vāksim šos ziedojumus. Piemēram, tūlīt pat 21. jūnijā šeit būs koncerts Dziedošo māsu Laicānu koncertiņš būs šeit Līgo svētku noskaņās. Un arī šajā pasākumā mēs vāksim ziedojumus šīs ēkas atjaunošanai. Super. Ļoti labi. Jā. Vairāk šādus pasākumus, vairāk ziedotājus, atbalstītājus un vienkārši labus cilvēkus, kas grib, lai šī telpa, šī vieta kļūst par gaismu. Paldies!